Gadsimtiem ilgi burinieki bija spējīgi sasniegt visdažādākos galamērķus visā pasaulē, turklāt neatkarīgi no vēja virziena. Šodien pacentīsimies saprast, kā tas ir iespējams. Saprast, kā tas ir iespējams, mums palīdzēs mūsu improvizētais burinieks, kuru jūs šobrīd redzat uz ekrāna. Ir diezgan acīm redzami, ka burinieks var kustēties vēja virzienā, ko mēs šobrīd arī redzam ierakstā. Interesanti paskatīties, vai kustība notiks, ja pūtīsim vēju no sāna. Varam novērot, ka burinieks kustas uz priekšu arī tad, ja vējš pūš no sāna. Vēl interesantāk, ka nedaudz paspēlējoties mēs varam panākt, ka burinieks brauc pretī ventilatoram. Vai nav neparasti ventilatoram it kā vajadzētu grūst burinieku prom, bet kaut kādā veidā burinieks tomēr pievelkas pie ventilatora. Pa lielam sanāk, ka burinieks var kustēties vēja virzienā, burinieks var kustēties izmantojot sāna vēju, un burinieks var pat kustēties pret vēju. Lai saprastu, kā tas viss ir iespējams, ir pietiekami pamanīt, ka bura ir aizdomīgi līdzīga lidmašīnas spārnam. Protams, uz īstiem kuģiem šī forma ir optimizēta, taču šajā video, lai skaidrojums būtu pēc iespējas saprotamāks, es tīšaprāt izveidoju to tieši spārna formā. Spārns pārvirza daļu plūsmas virzienā uz leju, kā rezultātā rodas cēlējspēks virzienā uz augšu. Taču, ja tā padomā, tam taču nav obligāti jābūt vērstam tikai uz augšu. Novietosim spārnu, kā tas ir parādīts uz ekrāna. Tagad, laižot vēju no sāna, spārns ģenerē cēlējspēku, kas mūsu gadījumā ir vērsts virzienā pa kreisi. Tieši cēlējspēks, līdzīgi kā lidmašīnās, padara iespējamu kuģa kustību ar sāna vēju. Tālāk, lai saprastu, kā ir iespējama kustība pret vēju, mums ir jāsaprot, ka ļoti liela nozīme ir arī kuģa formai. Pagriezīsim kuģa korpusu un vēlreiz uzpūtīsim vēju. Pat neskatoties uz to, ka cēlējspēks joprojām rodas, diez vai kuģis kaut kur baigi aizpeldēs. Kuģa forma pretojas kustībai cēlējspēka virzienā. Tagad pagriezīsim kuģa korpusu slīpi, turot prātā, ka ir virziens, kurā pretestība kustībai ir zema, un ir virziens, kurā pretestība kustībai ir liela un kurā kuģis visticamāk nekustēsies. Cēlējspēks ir tā kā pa vidu starp šiem abiem virzieniem, jeb korektāk izsakoties, tam ir komponentes gan vienā, gan otrā virzienā. Kuģa konstrukcija ierobežo kustību virzienā pa kreisi un uz augšu, kā rezultātā atbilstošā cēlējspēka komponente vienkārši pazūd. Paliek tikai komponente virzienā pa kreisi un uz leju, un rezultātā šajā virzienā kuģis arī kustas. Precīzi šādu kustību mēs novērojam arī eksperimentā. Protams, ka šī nav 100% kustība pret vēju, taču šo problēmu atrisina manevrs, kuru sauc par lavierēšanu, jeb vienkāršākiem vārdiem zigzaga veida kustība pret vēju. Tas šodien arī viss, taču vēlos atgādināt, ka tik mazam kanālam kā šis jūsu atbalsts ir ļoti svarīgs. Piesakojiet, komentējiet un ieskatieties arī Patreonā, tur interesantas aizkulises.